Sveiki! Es šodien spēlēšu Don't Starve. Es domāju, kādu karakteru es izvēlēšos, un es laikam šodien izmantošu Wendy. Tādu karakteru. Pamēģināsim. Go! Tādā gadījumā, es sāku, un es varu sākt vākt lietiņas. Tad, kad es klikšķinu uz kādām lietām, viņa iet pēc tā, un es varu arī kustēties ar citām pogām, ar VSD, bet es šobrīd, es klikšķināšu, es šobrīd vācu visādas lietas. Es neesmu daudz spēlējuši šo spēli, bet es mēģināšu iemācīties. Es šobrīd spēlēju Englesu, tāpēc es nomiršu sadzīvošos un redzēsim, bet es nezinu, vai tas būs tā uzreiz vajadzīgs. Tādā gadījumā tagad mans pirmais mērķis būs dabūt zeltu, jo zeltu vajag priekš darba galda, tāpēc es mēģināšu to dabūt, bet šobrīd man otra lieta, ko es gribu pateikt, man apakšā kur var redzēt visus slotus, kas man te ir. Iten var redzēt visus, kas man ir pieņemsim 3 ogas, viņam ir, ja tas zaļā līnija sasniegs 0, tas zaļa no augšas līdz zaļā līnija sasniegs līdz 0, tad viņa sapūs ar ogām, tā ir. Rekur to redzēt, kas man ir rokā, rekur var redzēt, kas man jaka, un rekur var redzēt, kāda man ir cepure. Es šobrīd varu uztaisīt tikai lāpu, rekur krams. Kramaraiku priekš frīkiem. Es šobrīd sākumā mēģināšu dabūt 2 kramus. Šī epizode nebūs pārāk gara, jo man vajag 2 kramus priekš pikjāks, rekur vēl viens krams. Rekur redzēt viss, kas man ir, un es šobrīd lākšu lietiņas. Un šobrīd ļoti labi iet. Es šobrīd uztaisīšu rīku, un tagad man var redzēt, ka man rokā ir kalts, un tagad es mēģināšu atrast citas lietas, bet es ātri uzspānošu savu draugu, jo manam karakteram ir dažādi karakteri šī spēlē, un šim manam karakteram ir spoks, sako līdzi, un viņš tev palīdz cīņās un citās lietās, tāpēc es tev viņu uzspānošu, un tagad rekur viņš ir abigi, es nevaru izlasīt viņa vārdu, bet tas nekas, vienkārši tas ļoti jocīgs vārds, es vākšu lūtu, un tad redzēsim. Viņš man varēs palīdzēt cīņā, ja man kāds uzbruks. Piemēram, kādas briesmas notiks, tad es apēdīšu vienu ogu tūlīt. Un tagad es eju tālāk. Es vākšu pa ceļam puķis, jo man, kā jūs redzēt, stūrī 3 dažādi līmeņi. Man ir ēdiena līmenis 137, kur jūs varat dzīvības līmenis 150. Un tad man vēl ir tā kā braina līmenis, kas ir 200. Un, ja braina līmenis sasniedz 0, es sāku kļūt traks praktiski. Un es negribu kļūt traks, tāpēc, ka tad man rādās visādi spoki, un es tiešām to negribu. Tāpēc es mēģināšu nekļūt traks. Šitas būs diezgan grūti, jo visādas lietas tev padara traku, bet, tas nekas. Es mēģināšu vismaz. Es jau vākšu lietiņas, un šobrīd mans mērķis būs atrast zeltu. Man ir ļoti daudz dažādu ēdienu, visādi mazi, bet man nav pārāk neviena tāda lielā ēdiena, tāpēc man ir ļoti daudz maziņa ēdieni. Tagad man būs mērķis nevis domāt par ēdienu, bet mērķis atrast zeltu. Es varu nospiest un redzēt karti. Kartē ir tāda priekšrocība, tad, kad tu skaties viņā, tu vari bezgalīgi ilgi gaidīt. Protams, es bezgalīgi ilgi negaidīšu, es filmēju video, tāpēc, es vienkārši parādu, ka ar kartē tu vari redzēt. Kā jūs redzat, man ir 82% pikjāksam tikai izturība, viņa beigsies lēnām, un es šobrīd iešu apkārt un mēģināšu atrast zeltu. Zelts ir diezgan redzs, bet viņu var atrast tūkstnešos, un es nezinu, cik tas ilgi aizņems man laiku, es laikam, tā kā saka tuvoties vakars, es uztaisīšu pirms vakara lāpu. Es arī ar space varu visu kaut ko darīt, kaltu vai arī kaut ko tam līdzīgi, es sakāšu.
Un tagad es laikam tūlīt uztaisīšu lāpu, bet man vēl nevajag, jo vēl nav nakts. Tas cits, ja tev naktī nav lāpa, tu nomirsti no tumsas, tā ir Don't Starve. Jā, es neesmu kādu laiku filmējis Roblox, varbūt kādreiz vēl uzfilmēšu pēc kāda laika, bet šobrīd es meklēšu zeltu. Nevaru tiešām atrast, kā jau parasti man neveicas zeltu, man tā vienmēr ir. Šito vīru es pazīstu, tas ir tāds ciematnieks, viņš tev ļauj pārdot visādas lietas un pirkt visādas lietas. Es īpaši nezinu daudz neko par viņu, bet, piemēram, to var visu kaut ko nopirkt, bet man īpaši nevajag neko pirkt šobrīd, tāpēc. Jā, tas būs vēlāk vairāk. Es vienkārši tas ar citu. Es pie viņu vēlāk varu atnākt un tad iemainīt visādas lietas. Jā, es šobrīd nedaudz pastaigāšu un pameklēšu kaut kādas lietas. Sāk jau lēnām kļūt tumšs, es laikam uztaisīšu lāpu. Vēlākam, tad, kad pienāks tumsa. Un tagad es savākšu visu šīs ogas, man ļoti daudz ogu, bet problēma man ir tiešām kā jau parasti zelta, jo man vienmēr sākumos zeltā problēma, es vienkārši nekād nevaru atrast zeltu, tāpēc es ceru, ka šoreiz labāk veiksies, cerams. Jo bez zelta neko īpaši es neizdarīšu. Tādā gadījumā tur bija kaut kāds putns iznāca ārā no tā kruma. Es arī varu apgrozīt ekrana Q un E uz abām pusēm. Kaut kā tā. Es varu arī skrolot ārā, lai es tālāk redzētu, vai vispār es esmu jau bijis. Jā. Es apskatīšos ātri mapē, kur varētu būt zelts. To es esmu visu eksplorojis, laikam šito ceļu iešu. Nu, mans pirmās dienas mērķis, es jums to pateikšu, būs dabūt zeltu, uztaisīt tādu crafting table no viena zelta un 4 baļķiem, un vēl papildus uztaisīt ar to pašu zeltu, uztaisīt vēl ugunskura. Tādu lielu ugunskura, nevis parasto. Tūlīt es nocirtīšu dažos kokus. Tādā gadījumā šobrīd lēnām certās. Atcertu 2, man vajadzēs garš 4 priekš darba galdā. Darba galdā tu varēsi uztaisīt daudz vairāk lietas, kā tu vari uztaisīt ar rokām, tāpēc tas ļoti izdevīgi. Tūlīt būs tumšs, es lietojos ņemt rokā lāpu. Jā, tumsā tu nomiris, ja tu nepaņemsi lāpu. Paņēmu. Varēju jau vēl nedaudz pagaidīt, bet man nav obligāti jāgaida. Esmu apgājis pilnīgu apli. Rekur tu var redzēt ceļu un rekur ir aplis. Esmu apgājis. Tas ir pilnīgi nekas, bet būtu labāk atrast zeltu tiešām. Kā jau es teicu. Zelts ir tāds ļoti grūti atrodams resurss. Varbūt es to paskatīšos, kurš varētu būt cerīgāk, varbūt šito vajadzētu. Es varētu aicināt kādus kokus, bet ja es aicināšu visus kokus, man nebūs ko lūtot, tāpēc, jā, tā ir tā problēma. Rekur zelta, es redzu minimētā. Mapē, pareizāk sakot. Es pamanīju zeltu. Rekur ir. Tikai es nevaru viņu sakalt, jo ja es noņemšu lāpu no rokas, tad es nomiršu. Tāpēc, jā. Es pagaidīju. Šitas ir ļoti slikti. Mūku. Labi, šis vīrs īstenībā vienkārši visu laiku mani sekos, man ļoti viņš nepatīk. Viņš ir ļoti kaitinošs, apstādināšu spēlēt. Jā, viņam ļoti nepatīk, ja tu esi tūmā viņu ligzdāji, tāpēc rekuri viņam ligzdā, viņam ļoti tas nepatīk, tāpēc man tagad būs jāmūk. Vispār es varu dažas lietas izdarīt, es nedaudz nobiedēšu viņu ar savu spoku. Pasaukšu spokam, lai viņš viņu nobiedē rekordienam. Tādā gadījumā dienas laikā tagad es iešu tiešām sakot zeltu, rekuriņš ir man jābūt no viņa ļoti uzmanīgam. Kāpēc tu nevari būt kaut kur citur vienkārši praktiski? Viņš ļoti nepatīk. Viņš ir tik kaitinošs. Tas ir zelts rekur, bet ar tādām mazām svītiņām varbūt sapiešu ar līkumu kaut kādu un pājāšu. No citas puses. Rekur ir zelts, yes. Un rekur vēl kapos zelts.
uz zemes. Tas ir ļoti labi. Tagad man būs labi krājuma zelta. Nē, es negribu šito kalnu. Un tagad es savāku šito zeltu. Labs jautājums tikai, kur es taisīšu bāzes. Un tad taisīšu mapi. Nu, mana ideja ir taisīt bāzi kaut kur. Varbūt šeit. Jā, laikam kaut kur šeit aptuveni. Jo tur man ir tūmā tūkstnesis ar medus. Rekur tūmā man ir medus stropi. Man tūmā ir kapi, kurus es varu rakt. Man netālu arī zelts. Man ir ļoti daudz koki šī vietā, rekur. Laikam tur es veidošu. Nu, tādā gadījumā es tur dodos. Nedaudz jāpēd. Sēdu. Pēdu. Tagad man tikai jāiet. Otrā diena jau ir, bet ļoti labs man ātrums ir. Bieži man vajag kaut kādu 5. dienu, lai atrastu zeltu. Tāpēc es ļoti priecājos, ka esmu atradis. Un tagad es varu uztaisīt ugunskura. Nevis ugunskura, ko es gribēju teikt. Es gribēju uztaisīt to darba galdu, bet man vajag vēl nedaudz koku. Man ir pilns inventārs, bet es varu iestādīt šito sēklu šeit. Koku, un tagad es sākšu veidot šito darba mašīnu. Tagad pēdējais darbs, ko es gribu vēl šodien izdarīt, ir uztaisīt pirmkārt mugursomu. Rekur man ir ekstra vietas mugursomā. Bet tas nav viss. Es laikam iekarošu tās bišu stropus. Man ir sava stratēģija, kā es viņus iekaroju spoku, es tulīt. Es pasilpošu, lai mans spoks būtu smiks, tagad viņam mainījās acis, un tagad es kaļu. Tikmēr kā viņš cīnās, es viņu kaļu bišu stropu. Un tagad es sakalu viņu kaļus, redzat. Es ceru, ka tas putns nekļūs dusmīgs. Un tagad es viņu varu... Mēs vēl sakalsim šito nācu. Tagad es kaļu mierīgi, viņš cīnās, jo viņa var iesist visus savā rādījusā, viņas ir ļoti daudziem vienlaicīgi. Oh, nē. Pagā, scare. South. Mūc. Escape. Ok, es tikko kārtīgi kontrolēju savu spoku, jo viņš var nomirt. Tāpēc es baidos, ka viņš nomirs. Tā ir tā lieta. Tāpēc es tā ļoti uzmanīgi ar viņu uzvedos. Es laikam tagad iešu pēc akmens. Man ļoti vajag akmeni. Beidzies. Man vajag priekš īpaši ugunskura tāda. Labāka. Kur te bija akmens vēlreiz rekur? Tādā gadījumā man jāpaņem reizēs rīks rokā, tagad tikai ir apkaļ. Sakalu vienu akmeni. Vēl vienu sakalšu. Un vēl laikam vienu. Man vajag laikam 12, man ir 10 akmeņi. Es uztaisīšu, man nevajag kramu, man vajag akmeni. Es uztaisīju jaunu pikēks, man vecais salūza. Man jau lēnām sāk pūt manas odziņas, tā ir tā problēma šobrīd. Man vienkārši lēnām viņam beidzās pūšanas līmenis. Man ļoti patīk šitie celiņi, jo ja tu pa viņiem ej, ja tu vari ātrāk iet. Es došos tulīt. Rekur tie bijuši stropi, es tulīt būvēšu ugunskura. Tādā gadījumā man vajag vēl 2 baļķus. Es savākšu baļķus. Un tagad es varu uztaisīt ugunskuru. Sākums ir ļoti labs, es tā teiktu šoreiz. Man bieži ir daudz sliktāks sākums. Es uzcepšu ogas.
Nevar šito uzcept, es vienkārši nezinu, ko var cept, ko nevar, es vēl neesmu tik daudz spēlējis. Uzcepšu burkānus. Šobrīd ļoti labs sakurs. Es nezinu, vai sarkanās senas droši ir šī spēlē, tāpēc varbūt labāk neēdīšu. Vispār, laikam šodienas epizodē pietiks, laikam 3. dienā beigšu epizodi, jo man vienkārši jādara citas lietas arī ir, un kaut kā tā. Es tūlīt visu iestādīšu šos augus un tā teiksim tā. Es tūlīt ček. Tagad es uztaisīšu lāpstu. Tūlīt. Lāpstu man vajag priekš, lai es varētu izrakt daudzas lietas. Piemēram, kā šitos stumbreni. Stumbreni man īpaši nevajadzēja, bet man vajag šitos. Es varu izrakt stādus ar viņu, tad es varu visu iestādīt tūmā savai bāzei. Tā ir tā priekšrocība. Tāpēc es mēģināšu visu savākt. Un šodien ir ļoti labi par brīnumu, patiesību sakot. Es nebiju paredzējis, ka man šī tik labi ies, jo man jau ir daudz stādi, visi labos daudzumos. Apskatīšos kartē vēl nedaudz. Un iešu laikam mājās. Un sāk beigties, ko dedzināt vienīgā problēma, ko es redzu. Kas varbūt tūmā man ir, bet es varu vienkārši sacirst no kokiem. Ai, nu vienkārši cēt nedaudz ātrāk, ka es vienkārši spiešu spacebar, un tad viņš tā jocīgi cēt. Man tas nepatīk. Ček. Piepildīju ugunim. Iedevu ugunim vēl koku. Laikam man tagad būs nedaudz jāpēd vēl nedaudz, bet es teiktu, ka šodien es noteikti izdzīvošu. Nu, tad, kad šī diena būs pagājusi, es, teiksim tā, pietiks šī epizodē, jo es negribu, lai šī epizode būtu pārāk ilga. Es kaut ko izdarīšu. Sākam iestādīšu visus savus augus un tad beigšu epizodi. Pēc nākamais rīts. Katru sekundi. Jā, pagaidi. Naktīs nav īpaši ko darīt, ja tu nestaigā apkārt ar lāpu, bet es negribu staigāt, jā. Re, kur ir nākamais rīts un tagad es iestādu šito. Ļoti nepatīk nedaudz spoks, jo viņš iet visu laiku priekšā, bet viņš ir jauks cīņās, ļoti noderīgs. Jā, iestādīšu tā tuvu viens otru, lai es varu viegli novākt. Bet tu vari paiet malā spoku, lūdzu. Viņš ļoti nepatīk dažreiz tāpēc. Bet, nu, šodienai pietiks. Es laikam slēgšu ārā. Tā. Es šodien izdarīju daudzas lietas un kaut kā tā.